Neliels ieskats par Google Analytics 4 jaunajām un obligātajām prasībām. Jaunās prasības interneta vietnēm, tā skaitā internetu veikaliem, par GDPR kļuvā obligāts no 6. marta. Šīs Google Consent, jeb privātuma politikas prasības, nozīmē to, ka jums internetu vietnē, tā skaitā interneta veikalam, ir jābūt uzlicošam logam, kur jūs brīdināt savu apmeklētāju par to, ka jūs ievācat datus, un viņam ir izvēle, vai viņš piekrīt, kad Google ievāc šos datus, vai arī nepiekrīt. Un ja viņš nepiekrīt, tad jūs arī nedrīkstat ievākt, un par to ir jāparūpējas, lai tas tā arī notiktu. Kādēļ šie dati tiek ievākti? Pavisam vienkārši tas ir, lai personalizētu un uzlabotu reklāmas kampaņas. Google Analytics ievāc datus par lietotājiem un pēc tam nosūta uz Google Ads kontu, kurš arī šie dati tiek izmantoti. Ļoti bieži viņus izmanto remarketingam. Un ja jums šī lieta nav sakārtota, tad Google Ads īsti nekādus datus no Google Analytics nevar saņemt. Tagad es jums nodemonstrēšu, kāds izskatās Google Analytics panelī. Tātad tagad es esmu savā Google Analytics kontā, un šeit ir redzams šis brīdinājums par to, ka nav aktivizēta šī politika, privātuma politika, ka neatbilst. Un ja mēs paskatīsimies tālāk, mēs redzam, kad šeit ir nepieciešama darbība kāda. Mēs paskatāmies, kas te ir nepieciešams, un vajag sakārtot šo lietu par GDPR, kas ir šajā mājaslapā šis uzlicošais loks. Lai gan mājaslapā ir šis uzlicošais loks, bet viņš neatbilst šīm prasībām konkrēti. Un ir 3 varianti principā. Viens variants jūs varat atstāt. Jūs varat šo atstāt, ja jūs nepārdodat, pieņemsim, uz Eiropas valstīm, piemēram, uz Ameriku, tad tas nav tik svarīgi varbūt, jo šis attiecās tikai uz Eiropu. Un jūs nospiežat nost un turpinat visu darbību. Otrs variants ir tāds, ka jūs varat izslēgt vispār ārā šo savienojumu, lai nebūtu šī personalizācija. Tas būtu šeit zem produktu links, Google Ads links, kur mēs redzam, kad ir savienots. Un šeit mēs varam izslēgt to ārā. Viņš vairs nesūtīs datus vispār. Un trešais variants ir, protams, sakārtot šo visu. Un, ja jums ir svarīgi šie dati, lai uzlabotu reklāmas kampaņas, tad noteikti trešais variants būs tas optimālākais. Tātad, lai tuvāk uzstādīt, principā nepieciešams šis izlacošais baneris. Šo baneri jūs varat izveidot 2 veidos. Viens ir, jūs varat paprasīt jūsu vietnes izstrādātājiem, lai viņš jums uzprogrammē tādu. Ja pieņemsim, tās ir kādas gatavās platformas, iespējams, tam ir moduļi jau uzprogrammēti, kur jūs nopērkat un integrējat. Un ir arī Google partneri. Google partneri piedāvā arī līdzīgi moduļu veidā, kur jūs ieiet, pieregistrējaties tur, un viņi jums iedod koda gabalu, ko jūs ieliekat iekšā, un viņi nodrošina, lai šis loks izlec ārā. Būs tā, ka, ja jūs to darīsiet pie programmētāja, tas būs sākumā dārgāk, bet ilgtermiņā lētāk. Bet, ja jūs ņemat Google partnerus, tad tur ir tā, ka tas ir atšķirīgi no saites apmeklējuma, cik daudz baneru vajadzīgi. Ja jums ir maza apmeklēta saite un, pieņemsim, jums ir viņa vienā valodā, jūs pat varbūt varat iztikt ar bezmaksas versiju. Ja jums ir vairākas valodas un saite ļoti apmeklēta, tad jau vajadzēs maksas versiju. Kad jūs taisat pie Google partneriem, ļoti svarīgi ir tas, ka jūs administratoru panelī tur atzīmējat Google Consent Mode. Un, kad jūs esat sakārtojuši šo lietu, ir uztaisīts šis loks, tad, principā, viss, kas jums atliek, ir jāgaida. Tas var būt līdz 48 stundām, un Google jums paziņos, kad atkal viss ir aktīvs. Tad, kad jūs sakārtosiet jautājumu ar šo logu, tad, ieejot Google zem data streams, jūs redzēsiet, kad tur parādīsies zaļš loks, un viņš parādīs, kad tiek savākti atkal dati. Jums pēc loga sakārtošanas nekas nav jādara, jums ir vienkārši jāgaida. Un ja jums šis jautājums sagādā galvas sāpes un jūs pats negribat to risināt, noteikti jūs varat uzrakstīt mums, jo tā ir mūsu ikdiena. Rakstiet uz info@vdmarket.lv. E-pasts būs pielikumā.